Šodien atkal mēs esam dievnamā, atkal mēs kā jau daži daudzus desmitgadus, daži tikai daudzus gadus, daži varbūt tikai nedaudz, neilgu laiku savā dzīvē ir svētdienās veidojuši šo ieradumu atrasties dievnamā. Bet ir labi, ka mēs varam svētdienā būt labākajā vietā. Tajā vietā, kur tas kungs mūs grib svētīt, kur viņš grib dāvāt mums savu žēlstību un kur mēs varam to atkal saņemt, uzņemot sevi jaunu spēku, jaunu dzīvību, jaunu enerģiju šai dzīvei ejot tajos dzīves ceļos, kas mums ir katram priekšā, un vēl jau vairāk uzņemot šo mūžības cerību, šo mūžības gaismu. Jo šodien, kā mūžības svētdienā, mēs arī domāsim vairāk par mūžības tēmu. Jā, domāsim arī par aizgājējiem, droši vien tiem, kas ir bijuši mūsu dzīves ceļā, kas mūs ir vadījuši, lūguši par mums, par kuriem mēs varbūt esam lūguši, un tie, kuri nav arī šajā brīdī. Jo šodien kā mirušo piemiņas diena, kā mūžības svētdiena un arī kā baznīcas kalendārā gada noslēdzošā svētdiena. Šī ir diena, kad mēs domājam par tiem, kuriem nav vairs jānes šīs pasaules grūtības, nav jānes slimības, sāpes, nemieres, trūkums, bailes, tas, ar ko saskarās ik viens cilvēks, kurš dzīvo šajā pasaulē. Šodien mēs vairāk pie viņiem piedomājam, varbūt arī pēcpusdienā aiziesim uz kapsētu vai varbūt vienkārši iedegsim svecīti, kā piemiņu, kā atceroties, kavējoties domās. Un būsim kopā arī kādu brīdi ar tiem, ar kuriem saistās mūsu atmiņu pavadieni. Bet šī pasaule ir tā, kuriem cilvēkiem nākās piedzīvot dažādas grūtības. Un es zinu, kad katram mums ir kāda reize, kad ir jāiet cauri kādai savas dzīves sāpju ielejai. Un dažkārt viņi nemaz nav tik īsa tā ieleja. Dažkārt nemaz tas nav tik mazs brīdis, kurā ir jāuzkavējās šai sāpju ielejā. Un daudziem varbūt šķiet, ka šīs sāpes vai grūtības varbūt ir kā līdzīgos apstākļos, un tomēr katram viņa sāpes, viņa bēdas ir dziļi personiskas. Un parasti jau ar tam savām grūtībām mums arī katram ir jātiek galā pašam. Citi līdzās esošie var mūs uzklausīt, var līdzjust, var atbalstīt, stiprināt, bet iziet cauri šai skumju bēdu ielejai ir dots mums, un tas mums pašiem arī ir jāiznes. Tomēr labi ir tiem, kas visās dzīves grūtībās var sevi un savas šīs grūtības atdot un ielikt mīloša glābēja rokās. Ielikt tā rokās, kurš valda pār apstākļiem, kurš ir apsolījis, es vienmēr būšu tev līdzās, es būšu līdzās arī tai tumšākajā, skumjākajā brīdī, sāpīgākajā brīdī, arī tad, kad tev šķiet nekādas vairs cerību gaismas nav, arī tad es būšu līdzās. Un ja mums ir šī paļāvība, ja mums ir šī uzticēšanās, tad pat vistumšākajā dzīves nestundā mūsu sirdī valda miers. Jā, nesaprotams, pārdabīgs, cilvēku prātam neaptverams, dievišķīgs miers. Miers ar to kungu, miers viņa rokās. Mēs lasījām, kur apostols Pāvils raksta 2. vēstulē korintiešiem, viņš saka, šī teltī būdami, šī miesas teltī būdami, mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērbti, bet pārģērbti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvību. Un tā ir mūsu cerība, tā ir mūsu ticība, uz to mēs arī ejam. Jo mēs zinām, ka Dieva vārds saka, dzīvība ir tā, uz ko mēs tiekam aicināti, tajā brīdī, kad mēs pieņemam Kristu kā savu glābēju un pestītāju. Katram cilvēkam dzīvē, mēs zinām, būs brīdis, pats grūtākais brīdis, kad nāksies atstāt šo zemišķo ietērpu. Kad tas, kas ir mūsu ķermeniskais, paliks šajā pasaulē, šajā zemē. Un priekšā ir lielais, nezināmais, mūžīgais.
Un šis ir mirklis, kuru man ļoti bieži un joprojām pārsteidz un rada neizpratni, cik daudz cilvēki nevēlas sakārtot savas attiecības ar radītāju, ar glābēju un pestītāju. Kas vēlās dzīvot tikai, lai man šeit, šajā brīdī, tagad, lai man būtu labi, lai es justos ērti, lai man būtu viss, un kas nu būs mūžībā, nu ko man par to galvu lauzīt, nu kas tur būs, tas tur būs. Un tas šķiet tik skumji, tik neapdomīgi, un es gribētu teikt, negudri. Kāpēc? Kāpēc cilvēki nezināmo neizmaina pret zināmo? Kāpēc neizdara šīs dzīves svarīgāko izvēli ar sekām mūžībā? Jo šī dzīve ir tikai īsts nogrieziens bezgalīgajā mūžības gaitā. Tikai īsts mazs mirklis. Kā vēja pūsma, saka psalmists, ir cilvēka dzīve. Viņš ir rītā pamostoties, un tad uzpūš vējš, un viņa vairs nav. Kāpēc neizdarīt šo svarīgāko izvēli? Lai mēs nepaliekam šīs vēja pūsmas varā, kur mēs esam tikai šīs dzīves laiks, un tas arī viss šodien, tagad, lai man tagad būtu. Bet ka mēs domātu un redzētu, skatītos, ticētu un cerētu, zinot to, ka mums priekšā ir nebeidzama godība. Mēs gatavojamies tai, mēs ejam uz to, un šī dzīve ir pārējošs posms, kurā mēs uzturamies ticībā uz Kristu. Un arī šeit viņš ir ar mums, un vada mūs, un audzina, un pārveido mūs par derīgiem šai mūžīgajai dzīvībai. Vēstulē romiešiem Pāvils saka 8. nodaļā, 1.2. pantā, viņš saka, tad tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības gara bauslība Jēzu tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Tie, kas ir Kristu, ir atsvabināti no šīs bauslības, no šī likuma, grēka un nāves likuma. Tie ir tie, kuri tiek pārģērbti dzīvībai, kuri atstāja šīs pasaules iznīkstošo ietērpu un tiek pārģērbti dzīvības ietērpu. Jā, mēs varam sacīt, kādā veidā, kā tas notiek. Turpat vēstulē romiešiem Pāvils saka, ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Ja tas gars mīt manī, tas pats, kas Jēzu uzmodināja no miroņiem, kad ienāca mācekļu kapā un redzēja, auti ir, tās drēbes ir palikušas, bet viņa tur vairs nav. Viņš ir augšām cēlies. Neizprotamā, cilvēkiem neizprotamā veidā, un joprojām šis evaņģēlija vēsts tiek sludināts visā pasaulē. Kristus ir augšām cēlies. Ar to dzīvības garu, kas viņu uzcēla no mirušiem, tas ir tas pats gars, kas vēlās tevi ienākt, kur Jēzus klauvē pie tavas sirds durvīm un saka, ļauj man ienākt ar savu šo dzīvības garu tevī, kas uzceļ no mirušajiem, kas neatstāja kapā, kas dod jaunu dzīvību. Dzīvības gars. Un tad nav vairs pasaulē, vai mūsu izpratnē, vai mūsu dzīvē vairs nav tumsa, nav nezināmais, nav dzīvības noslēgums. Ir vienkārši pārēja no vienas dimensijas citā dimensijā, nemainīgā, nebeidzamā svētlaimes stāvoklī. No šīs zemes iznīcīgā, nelaimīgā, es gribētu teikt, stāvokļa, pārēja svētlaimes stāvoklī. Tā ir dimensija, kur nav vairs šķiršanās sāpes no saviem mīļajiem, nav vairs bēdu, nav sāpi, nav slimību, nav trauksme, nemieris, ar ko šodien sabiedrība tik daudz cīnās un nespēj tikt galā un nonāk depresijās. Visu laiku steidzoties, visu laiku kaut ko cenšoties paspēt, pat nezinot, kādēļ tas ir vajadzīgs. Cik bieži mēs saskaramies ar situācijām šajā steigā, kad veikalā, tad, kad jūs stāviet rindā, un tur ir vairākas kases, un tur pēkšņi viena kasa atverās. Kas notiek? Kas ir tas, kas tev sāk darboties tevī? Ātri paspēt pie tās kases, vai ne? Un tad tu sāc domāt, pagaidi, es steidzos, man kaut kas bija vajadzīgs? Nē, tad kāpēc? Bet redz, šī pasaules trauksme ir tā, kas pārņem, kas dzen,
Tāpat braucot kādreiz pa ceļu var redzēt, steidzās, spiežas, braucās, aizbrauc garām, apdzen, un tad viņam vienkārši jānogriežās tur. Tad kur tu skrēji, kas tas bija tāds pa steigu, kāpēc taisīt sarežģījums, kāpēc dzīties, ja tev nebija jāpaspēj? Steiga, trauksme ir tas, kas šo dzīvi paņem savā varā, kas cilvēkus dzen tālāk. Tā dimensija, kurā Kristus mūs aicina, viņa gars, ir tā dimensija, kurā iestājās miers sirdī. Jēzus, tavās rokās es esmu, tavās rokās ir mana dzīve, tavās rokās ir apstākļi, tajās rokās ir mana paspēšana, nepaspēšana, ieguvumi un zaudējumi. Es visu to ielieku tavās rokās. Un tad sirdī un prātā ienāk miers. Jo es esmu atdevis, es vairs neesmu atbildīgs par to. Pāvils saka, tāpēc mēs ar vienu turam drošu prātu. Tāpēc. Jo mēs zinām, ka kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu no tā kunga. Jo mēs dzīvojam ticībā, neskatīšanā. Tik ļoti cilvēki mēs vēlamies skatīt, sataustīt. Tad, kad es būšu paturējis rokā, es zināšu, jā, tas man pieder. Bet kamēr man nav, kā es varu uzticēties? Tik daudz ir māņi šajā pasaulē, tik daudz ir pievilšana šajā pasaulē, tik daudz ir bijis tur, kur nākās pievilties un saprast, jā, vēlties esmu uzticējies. Kā gan, lai uzticās? Ticība uz Jēzu Kristu ir tā, kur nekad nav pievīlusi nevienu, kurš patiešām viņam ir uzticējies. Ja mēs dzīvojam ticībā, un ja Kristus ir tas, kurš var valdīt mūsu dzīvē, tad mūsos mājo tā gars, kurš uzmodina no mirušajiem. Un tad ieguvums jau šajā dzīvē mums ir svēttapšana, kurā mēs aizvien tuvāk pie Kristus esam. Aizvien vairāk mūsu dzīvē ir Kristus, aizvien vairāk mūsu domās, prātos un visā mūsu vēlmēs un mērķos, nodomos ir Kristus, Jēzus Kristus, jo ar viņu mēs esam kopā. Un šīs dzīves noslēgums tad ir turpinājums mūžīgās dzīvības dimensijā. Tur, kur nevalda vairs gravitācijas likumi, kur nevalda laiks, kur nav telpas, kur nav visas tās fizikālās lietas, kuras mēs šobrīd zinām un saprotam, ir kādi gaismas ātrumi, kas nav pārsniedzami. Tur, tajā dimensijā, ir cita fizika. Tur nepastāv vairs šīs pasaules vērtības un likumi. Ja mēs dzīvojam ar Kristu, tad mēs nepiedaram šai pasaulē, bet mēs esam no šīs pasaules iecelti dzīvības kunga valstībā. Tajā dimensijā, kur valda dzīvība, kur valda miers sirdīs un kur valda paļaušanās, sakārtotība un uzticēšanos uz visaugstāko. To, kurš ir radījis šo pasauli, to, kurš zina, kā viņa ir iekārtot, un to, kurš jebkurā brīdī viņas iekārtojumu var izmainīt, kurš jebkurā brīdī viņu var apturēt. Tad mēs dzīvojam kopā ar to. Mēs esam visu augstākā rokās, visu pārākajā dimensijā. Un šodien, kad mēs noslēdzam šo baznīcas kalendāro gadu, šodien šī vēsts ir atkal atgādinājums mums, tiem, kas esam dzīvi, atver savu sirdi un savu prātu Kristus mīlestības aicinājumam. Atver un ļauj viņam ienākt tevī. Jo viņš aicina, viņš saka, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Vai tu jūties šodien bēdīgs un grūtsirdīgs, varbūt tādēļ, ka tu skumsti vai atceries par kādu, ko pagājušā gadā nācās zaudēt, kādām attiecībām, kādu cilvēku, varbūt par kādiem apstākļiem, ar kuriem tu netiec šodien galā. Viņš saka, nāciet pie manis visi, es jūs gribu atvieglināt. Un ja tu šodien jūties nospiests un sāpināts un atstāts, nesaprasts, Kristus aicina. Viņš gaida tevi. Viņš saka, nāciet pie manis visi. Viņš gaida, kad tu atvērsi savu sirds durvis un ieaicinās savā sirdī viņu un teiksi, nāc, tu būsi tas, kurš vadīs manas dzīves gaitas. Es atdodu visu tavās rokās. Jo viņš vēlās tev piepildīt ar
pārdabīgu mieru. Ar pārdabīgu mieru visos dzīves apstākļos. Un vēl vairāk, viņš tavu vārdu grib ieviest mūžīgās dzīvības ieguvēja sarakstos. Tajā sarakstā, kurš ir viņa izglābto sarakstu skaitā. Jēzus saka, mēs lasam Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļas 35. pantā, kur viņš saka, es esmu dzīvības maize. Kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Un ja tu vēlies, tu vari jau šodien ņemt šo dzīvības maizi un baudīt. Maizi, kas ir pats kungs, Jēzus Kristus. Jo viņš ir šeit, viņš šajā brīdī ir šeit. Viņš ir tur, kur tu skaties arī šo raidījumu savā telefonā, planšetē vai datorā. Viņš ir šeit. Jo viņš saka, tur, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un viņam nav ierobežojumi laikā, telpā, attālumos. Viņš ir tur, kur 2 vai 3 grib būt kopā ar viņu, lai viņu pielūgtu. Un mēs kā cilvēki visbiežāk gribam kādas sajūtas. Es neko nejūtu. Vai kaut kas notika? Es teicu, Jēzu, nāc manā sirdī, nekas neizmainījās. Es gribu sacīt, nemeklē sajūtas. Nemeklē sajūtas. Jo šodien daudzas baznīcas ir pilnas ar cilvēkiem, kuri meklē sajūtas. Viņi nenāk, lai pielūgtu Dievu, pazemotos un atdotu sevi, bet nāk, lai labi justos. Lai varētu justies, kā mēs, redzi, slavējam tevi, Dievs. Un tad, meklējot šīs sajūtas, visbiežāk mēs pazaudējam patieso Jēzu Kristu. Pieņem viņu ticībā. Tajā brīdī, kad tu apzinies, Jēzus saka, tad, kad tu mani lūgsi, es būšu pie tevis. Kad viņš saka, tad, kad tu nožēlos savus grēkus, tevi tiks piedoti. Tev nav jājūt nekas, bet tev ir ticībā jāsaka, paldies, Dievs, kad tu mani uzklausi un es varu ticēt. Vairo manu ticību, dod man šo ticību. Mēs atceramies šo notikumu ar slima zēna tēvu, kas aprakstīts ir evaņģēlijā. Tad, kad viņš nāk pie Jēzus, viņš saka, Jēzus, ja tu vari kaut ko palīdzēt, redz, tavi mācekļi nevarēja, tie nevarēja, neviens nevar palīdzēt, ja tu vari, tad kaut ko palīdz. Jēzus saka, kur ir tavu ticība? Un tad viņš saka, es ticu, palīdz manai neticībai. Viņš saprot to. Un tas ir tas, kas mums katram arī būtu jāsaka. Palīdzi manai neticībai. Es neko nejūtu, man vajag pierādījums, man vēl kaut ko vajag. Viņš saka, tici. Un tad viss notiks. Sākās ar tavu ticību. Nemeklē sajūtas, bet pieņem ticībā. Jo Kristu ir cerība. Viņā ir dzīvība. To apsola Dieva vārds, to apsola Jēzus Kristus. Un to viņš arī dāvā katram, kurš atsaucās viņa aicinājumam. Viņš saka, nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Un tādēļ Pāvils saka, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Ja tu sevi esi ielicis Jēzus Kristus rokās, ja tu esi tas, kurš var sacīt, Jēzu, tu esi mans kungs, un es dzīvoju ar tevi, un ja es mirstu, tad mirstu ar tevi. Tava dzīve ir izmainīta. Tava dzīve pieder viņam, nevis vairs tev pašam. Un tu nemeklē vairs šī brīža labumu, bet tu esi noskatījis visaugstāko labumu, mūžīgo labumu. Tu esi izvēlējies sev mūžības, dzīvības ceļu. Tas kungs, lai mūs svētī. Tad šajā dienā, šajā svētdienā, kad mēs domājam kā mūžības svētdienā, mēs vairāk varētu ielūkoties un paskatīties savā ticības skatījumā tajā, uz ko mēs gatavojamies. Ne tajā, kas ir šodien, bet tajā, kas mūs sagaida, tad, ja mēs šīs dzīves ceļu ejam roku rokā ar Jēzu Kristu. Amen.